Bija forši taisīt kārtību, tad, kad jūs te nebijāt. Ko? Paņi noslūdzu. Paldies, paldies, paldies. Mēs tīram ar Magic Brush. Magic vajag, lai dabūtu jūsu sūdus nost no sieniņām. Viņš jāja augšā kalniņā. Bet šitā, pastāst, cik labi izstās. Kad viņš jāja kalniņā augšā? Jā. No treku te neko nevar pateikt. Pagaid. Un līdzās ar visiem burtiem. Tātad, ko mēs gaidām? Ka Nojumē atkal ir buduāra dizains. Un mums pat beidzot bija motivācijas savākties un notīrīt sieniņas un uzlīmēt mūsu atlikušo logo. Nu, tā pucēšanas manija vienmēr strādā, ka kāds brauc ciemos vai vetārstī vai kalēji vienalga. Tāpēc vien tas ir vērtīgi, jo, zin kā, visu laiku ir kaut kas cits, ko vajag izdarīt, un tad tu pataupi enerģiju un neizdari, piemēram, šo, kas liekas pilnīgi bezjēdzīgi. Gribās taču, lai ir. Nu, dzīvē īstenībā ir riktīgi šķīvi, bet video neizties nemaz tik traki. Tātad, ko mēs gaidām? Kaut ko, ko zirgu cilvēki gaida vēl vairāk nekā bērns salavecīt. Reku, viņš ir. Šitāds ten mums atbrauc ar moci. Ja jūs domājat, ka tas ir Lorenzo Lamas, renegāts, tas nav viņš. Šitas ten ir Ivo. Un tas ir mūsu zirgu kalējs. Reku, es tā kā šitas ten salavecīšu mazais palīgs. Nesu instrumentus. Es teiktu, ka Ivo ir tāds kā Latvijas kalējs. Kalēja cilts tēvs. Vo? Varēs nostāvēt, taču ne. Kebab tev tikko nosauc pa jauno cilvēku, es tavā vietā iedot to kāju. Pussolīt apakaļ. Pussolīt kādu, otrā. Kebab! Viņam nav uzticība, vai viņam nesmēras sprēga kaut. Ko, keps lāk? Taču mums esi teorētiski visgudrākais. Jā. Šādi ten izskatās plusi, ka zirgs ir pieredzējis, viņš zina visu, kas notiek un ir ļoti paklausīgs, un es varu vienkārši sēdēt maliņā un skatīties procesu un runāt muļķības. Kebabs kādreiz ir bijis arī kalts. Nu, tas ir tā, kad uzsit pakavus, tas bija tajā laikā, kad mēs lecām sacensībās, bet tagad tam nav pa lielam nekāda nepieciešamība. Pa lielām šaibām ir tā, ka zirgu skaļ, piemēram, tad, ja piedalās sacensībās, un tā ir daudz lielāka slodze nagiem, kā ir iespējams ir ieskrūvēt štolles, lai neslīd, nu tā kā futbolistiem. Vēl apkaļ tādus zirgus, kam ir daudz jāpārvietojās pa cietu pamatu, kas varētu būt, pieņemsim, grants ceļi vai asfalts. Nu, vai arī zirgus, kam ir kaut kāda bēdiņa, un to ir nepieciešams koriģēt, piemēram, ar kalšanu. Tātad, ja nav specifiski iemesla, tad kalšana nav nepieciešama. Bet savukārt nagu griešana, manikīriņš ir obligāti nepieciešams visiem zirgiem, ponijiem un ēzelīšiem arī. Tā, lai nav šitā. Zirdziņam šis būtu nevēlams dizains. Sievietēm, kā redzams, ir ļoti govu. Nu, tiešām apsveicam. Bet, nu jā, zirdziņam tas nebūtu ok. Un nagi ir jāgriež vidēji ik pa 6 nedēļām. Tas būtu tā kā optimālais. Bet tad, ja nagiem, piemēram, ir kaut kāda problēma un ir nepieciešams veikt korekciju, nu, tad arī tas ir jādara biežāk. Kā var redzēt, ķirsīts ļoti labi uzvedās. Viņiem vispār ļoti patīk, ka viņai pievērš uzmanību. Viņai pilnīgi vienalga, ko ar viņu dara. Nu, tikai galvenais, vai kaut ko darīt ar viņu. Ja nu mēs te ķirsīts varētu izvēlēties, es taču paņemt 8, lai tas viss notiek jogā. Jo, lai notiek jogā. Ķirsi, ķirsi! Ķirsi, ko tu ķirsi man? Es jau esmu galīgā ķirsī. Ķirsītī. Es pat zinu, kāpēc viņi ir ķirsis tagad. Dēļ māša alkoholismu. Ko ķirsīt? Jā, bija daudz dienas, to bija jāgāja. Bet mums bija dažādi tie ķirsīši, ko mēs eksperimentējām. Jā. Bet visi bija ķirsīši. Un paskatieties uz šito ten supermīlīgo komplektiņu, un cik kūciņi ir izaudzis liels, un cik viņš paklausīgi stāvēja tur, kur jāstāv nelīda virsū, netraucēja, un korķīts arī uzvedās perfekti. Un tādi mīļulīši. Viņi visi izstās pēc tiem zirgiem aukcionā, ko uz dasām tirgo pēc tam. Lap.
Ķirsīts arī atnāca pastīties. Kas tad notikās? Zini, ko padarīt varētu to palu? Tur mocim kastē ir šitādi sarkani ripīgi. Aha, ok. Atnes vien tur. Bulciņi. Kur ir mammas? Kur ir mammas? Jo, beidzot pamanīju, pagāja vesels 10 minūtes. Tu esi savā auklī. Puš. Bulciņu vaģītim nekas nekaiš. Tad jau beigās mazā kafijas pauzīte. Nu neko, lēnām sākam atkal gaidīt jau nākamo reizi. Protams, ka no visskaistākajām nedataisītajām čainas krūzītēm. Renegade.